Sveicināti Bērnu slimnīcas raidierakstā Vesela pasaule. Katru mēnesi šeit runājam par kādu aktuālu tēmu, kas saistīta ar bērnu un jauniešu veselību. Un mūsu studijā ierasti Bērnu slimnīcas speciālisti un viesi, kuri ir gatavi atbildēt gan uz vienkāršiem, gan pavisam sarežģītiem jautājumiem. Un šodien raidieraksta tēma ir paškaitējums. Es esmu Elīna Balckara, un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi runāt par psihisko veselību, īpaši bērnu un jauniešu kontekstā, jo ik viens zina, cik mēs trausli esam šajā vecuma posmā, un tās rētas, ko iegūstam pusauģu vecumā, bieži vien saglabājas ar mums visu dzīvi, un tāpat kā ar fiziskām brūcēm, tāpat arī emocionālām. Pirmkārt, protams, jācenšas tās novērst, lai tās nemaz nerastos, bet otrkārt, ja nu tomēr esam sasitušies, tad, protams, ir svarīgi laikus tās aprūpēt, lai ātrāk sadzīst. Pagājušā gada beigās Bērnu slimnīcā tika atklāts jaunais bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs, kura stacionāra nodaļas vadītāja ir arī viena no mūsu šīs dienas raidieraksta ekspertēm, bērnu psihiatra Arta Kočāne. Labdien! Un otra sarunas biedre ir Aija Bromulte, Bērnu slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra psiholoģe. Labdien! Sveika! Šķiet, ka pats pirmais un svarīgākais ir vispār saprast, kas paškaitējums tas vispār ir un kāpēc ir tā, ka jaunietis, kurš jūtas slikti, izvēlas sev vēl vairāk darīt pāri un tādējādi varētu domāt, justies vēl sliktāk. Man ļoti patīk tas tavs jautājums, jo tipiski sabiedrībai liekas, tev jau ir slikti, un kāpēc tu dari sev pāri, tev tagad ir vēl sliktāk. Nē, tas, ar ko mēs ikdienā saskaramies, ka paškaitējums tiek izmantots kā emociju regulācijas veids. Līdz ar to es jūtos slikti, un man paškaitējums palīdz. Un tas ir galvenais iemesls. Citam tās var būt emocionāls sāpes, citam tas ir strīda risinājums, citam tas ir, lai izietu no situācijas. Tā kā, un bieži vien mēs dzirdēsim, viņš manipulē ar to, viņš grib uzmanību. Un tas, domāju, cik slikti ir jābūt, ja vienīgais veids, kā tu vari dabūt uzmanību, ir taisīt paškaitējumu. Vai, galējos variantos veikt pašnāvības mēģinājumu. Tā kā atbildot, viņiem nepaliek vēl sliktāk, viņiem kaut kādā momentā paliek labāk īstermiņā. Ilgtermiņā nē, jo tas neatrisina situāciju, bet īstermiņā viņš sev palīdz. Izdzirdot vārdu paškaitējums, es domāju, ka daudzi iedomājas, tā saucamo tautas valodā sakot graizīšanos, bet tas spektrs ir ļoti plašs, un kas tajā ietilpst? Ļoti daudz, kas īstenībā, kad man pasaka, ar ko lai sāk. Tipiskais tā ir tā graizīšanās, tas ir paškaitējums, ko ir pieraduši redzēt arī cilvēki, kaut arī sociālos mēdījos, filmās vispārējais, bet viņi paškaitē ļoti dažādi. Un tu arī apbrīnot, cik tie jaunieši ir izdomas pilni. Viņi var izdomāt jebko. Citi sev paškaitē ar badošanos vai ar pārēšanos. Citi var kaitēt sev ar vielām. Tas arī ir ne tikai lai tu sasniegtu kaut kādu efektu, bet arī kā paškaitējumu veidu. Veidot neveselīgas attiecības arī var būt paškaitējuma veids. Tā kā jebkas, kas man nodara ciešanas emocionālas, var tikt izmantots kā paškaitējuma veids. Un, tas nav griezt, tas arī ir durstīt sevi, dedzināt, žņaukt, daudzīt, plēst matus un tā kā ļoti, ļoti dažāds spektrs, ko var izdomāt. Un vai viss šis spektrs ir arī tas, ko mēs redzam tepat Latvijā starp mūsu jaunajiem cilvēkiem? Jā. Viennozīmīgi graizīšanās ir visvairāk, un dažādi citi fiziski kaut kāda sevis ķermeņa ietekmēšana, graizīšanās, dedzināšanās arī ir bieži. Un nākamajā vietā, laikam, tas ir, ko mēs visvairāk redzam uzņemšanas nodaļā, tas ir kaut kāda veida medikamentu pārdozēšana, kas ir tā kā vairāk nekā būtu ieteicams tā kā ar mērķi paškaitēt vai ar mērķi veikt pašnāvību. Un ja reiz mēs runājam par to aktuālo situāciju starp mums, tādos statistiskos ciparos, cik bieži pie jums slimnīcā nonāk bērni un jaunieši, kuri ir darījuši sev pāri? Tā statistika ir ļoti mainīga gada griezumā. Mēs novērojam, ka rudeņos un pavasaros
diemžēl saistībā ar mācību gada uzsākšanu un tieši beigām ir lielāki uzplūdumi. Un, tie var būt pat līdz 20 pacientiem mēnesī, kas, teiksim, vēršas mūsu neatliekamās palīdzības observācijas nodaļā. Daļa no viņiem tad arī var tikt stacionētā nodaļā. Tiekam tas stāvoklis ir izteikti akūts un ir nepieciešama 24 stundu uzraudzība. Vasaras periodā ir daudz mazāk, jo, protams, bērni ir nodarbinātāki ar patīkamām lietām. Viņiem nav skolas stress, viņiem nav mājas darbu stress, viņiem ir vairāk laiks pavadīt ar draugiem. Un vasarā tie var būt 3-5 bērni mēnesī. Tā kā mēs to ļoti izjūtam nodaļā, kad vasarā ir daudz mazāk tiešām bērnu. Un rēķinot uz iedzīvotāju skaitu, vai tas ir daudz vai maz salīdzinot ar citām Eiropas valstīm? Man šķiet, ka tomēr Baltijas valstis un Austrumeiropas valstis noteikti, diemžēl, ar paškaitējumu un pašnāvības statistiku negatīvā ziņā izceļas vairāk. Dati ir ļoti dažādi, un, diemžēl, Latvijā mums nav tāda viena statistikas rādītāja, teiksim, cik daudz pusauģu vecuma jaunieši veic paškaitējumu, bet tas skaitlis varētu būt kaut kādi 15 līdz 20% iespējams no visas pusauģu populācijas Latvijā, es tā pieņemu. Bet, diemžēl, tāda konkrēta skaitļa nav. Tur ir vieta pētījumiem. Jā, zinātnē pētījumiem jauniem kolēģiem, protams, jā. Un vēl nedaudz pakavējoties pie tiem cipariem, vai šis skaitlis pēdējos gados ir audzis vai mazinājies, jo mēs daudz tomēr runājam, ka pēdējo gadu tādas lielās globālās krīzes ir ļoti ietekmējušas tieši jaunu cilvēku psihisko veselību. Jā, mēs nevaram nepieminēt Covid pandēmiju un tos karantīnas ierobežojumus, kas, diemžēl tiešām atstāja lielu ietekmi uz psihisko veselību. Un, runājot par jauniešiem, ja salīdzina to, kā bija pirms pandēmijas un to, kā ir tagad, jā, tad tās ir, manuprāt, 4-5 reizes pieaudzis tas pacientu skaits. Tieši, ja mēs šodien runājam par paškaitējumu, tie, kas ir paškaitējumi, ir pie mums nodaļā vai uzņemšanas nodaļā, kad 4-5 reizes ir pieaudzis šis skaitlis. Un jums šķiet, ka mēs no šī cipara varēsim kaut kā loģiski atgūties, iziet ārā, vai tas arī šobrīd akūti ilgstoši paliks? Nē, pacientu ir daudz, un pacienti noteikti būs. Nemākam, protams, prognozēt nākotni, jo tas mūsdienu laikmets ir tāds, ka ir ļoti daudz informācijas apkārt, un pusauģiem bieži vien nav spēju, kā pareizi izanalizēt šo informāciju, ko ar to darīt, kas rada milzīgu stresu, jā, un te uzreiz tad, var pieminēt to jautājumu, jo, kad daudz jautā, sociālajos tīklos rāda paškaitējumu, jā, tāpēc jaunieši to dara. Daļu varētu tas ietekmēt, jā. Līdz ar to, protams, sociālajie tīkli nekur nepazudīs. Jā, informācija par to ir un būs. Kaut ko var ierobežot, jā, bet tādā tuvākā nākotnē es nedomāju, ka šie skaitļi varētu īpaši samazināties. Drīzāk. Respektīvi, tā nav tāda īslaicīga krīze, bet tas ir tāds ilgtermiņa jautājums. Es domāju, ka uz to paskatīties, kad tie, kuri piedzīvoja Covidu, tie visticamāk izdzīvos Covid sekas. Tie, kas piedzima ap to laiku un viņu ikdiena netika ietekmēta, mēs nevarētu teikt, ka viņus tā sekas ietekmēs, jo kas notiek, ka tu tiec atdalīts no sabiedrības vecumposmā, kurā tev ir jāmācās būt starp cilvēkiem. Tu neapgūst lietas, ko tev vajadzētu apgūt, auga milzīga sociālā trauksme. Un tad, kad bija jāatgriežās tas veids, kā risināt, ja, teiksim, man ir strīds un es iet pie skolotājas mēģināt kaut ko risināt, vai es ar vienaudžiem esmu kaut kādā pulciņā kopā, man iemāca pieaugušie, dod piemēru, kā to darīt, tas gadu vairāk izkrita. Līdz ar to arī tā mācīšanās sociāli pieņemamā veidā regulēt emocijas, viņi arī tās iespējas viņiem nebija. Tad sajūta, ka viņiem ir šitais jāapgūst, jāmācās, un
tādā ziņā no paškaitējuma var atbrīvoties. Līdz ar to ar šīm sekām var tikt galā, bet tas ir tāds ilgstošs darbiņš. Noteikti par to arī vēl parunāsim nedaudz tālāk, bet vēl par jauniešiem, kas nonāk pie jums, kā viņi attopas jūsu uzmanības lokā, vai tas ir tā, ka viņi paši ir centušies meklēt palīdzību, vai tomēr jau ir notikusi situācija, kas apdraud viņu veselību, dzīvību, un tad tā palīdzība ir izsaukta kādā citā veidā? Ir gan tāds variants. Tā sociālo tīkla ietekme ir gan pozitīva, gan negatīva, un tā pozitīvā lieta varbūt ir tā kā psihisko vispār traucējumu, tāda stigmas mazināšanās, kas tā kā veicina jauniešus vairāk pašus vērsties pēc palīdzības, vecākiem varbūt dod vairāk informācijas, kas tas ir, ko ar to darīt, un tad ir tāds sajūta, ka viņi paši tā kā vairāk vēršas un runā par to. Viņi var vērsties caur ģimenes ārstu, viņi varbūt paši sameklē psihologu, un psihologs klīniskais izvērtē un rekomendē, ne, tomēr vajadzēs psihiatru. Jā. Un viņi dalās savā starpā, kas arī citreiz ir pozitīvi. Kad, ja kādam ir laba pieredze, ka šis man palīdzēja, tad tas, kā nonākt, manuprāt, arī svarīgi saprast, ka tieši mūsu klīnikā tas ir, var teikt, 3 dažādos līmeņos, kā tu vari tur nonākt. Viens ir tā kā ambulatori ārsts psihiatrs izvērtē to, kad bērnam šis būtu nepieciešams un nosūta. Tad, ir dienas stacionārs, kur arī notiek caur ārsta tā kā uzraudzību, kas ir intensīvāks pakalpojums. Un tad 3. ir caur uzņemšanas nodaļu, kur, tad jau ir tādi smagāki varianti. Jo, protams, ambulatorā tā kā pakalpojuma pieejamība nav tāda, kā mēs gribētu. Mēs ļoti priecājamies par katru jauno kolēģi, bet tie, kas nonāk tā kā neatliekamā kārtā steidzami, tā kā caur uzņemšanas nodaļām, caur reanimāciju, diemžēl dažos gadījumos, viņi ir un viņi būs, bet mēs, protams, cenšamies būt ļoti pieejami kolēģiem, tā kā mums ir gan telefons, dežūrtelefons, pa kuru var zvanīt ģimenes ārsti, jebkuri citi reģiona speciālisti un ar mums sazināties, pakonsultēties, ko mums darīt. Jā? Vai šis bērns jau ir steidzami, teiksim, stacionējams, vai varam ambulatori turpināt aprūpi. Tā kā mēs visos līmeņos cenšamies sniegt savas konsultācijas. Bet, lai nonāktu pie speciālista, bieži vien ir vajadzīgs kāds cits cilvēks, kurš varbūt pamudina vai aizved, vai arī vienkārši uzmanību no saviem apkārtējiem. Un tā tomēr ir tāda lieta, ko cilvēki mēdz slēpt, savas brūdzes aizklāt vai ne, un nerādīt visiem. Kā apkārtējie var pamanīt, pēc kādiem indikatoriem saprast, ka šeit ir jāpievērš īpaša uzmanība? Pirmkārt, paturēt prātā, ka vispār pusaudžu periodā jaunietis izmainās. Jo viens, ko mēs teiktu, vecāks, brālis, māsa, jebkurš var vērot izteiktas izmaiņas uzvedībā. Teiksim, ja esmu bijis ļoti sabiedrisks cilvēks, es gāju ārā, man bija daudz draugi, es tur staigāju īsās maiciņās vai kā, un ja pēkšņi tas pusaudzis nerunā ar nevienu citu, viņš noslēdzās, viņš neies vairs uz peldēšanas treniņiem, ko viņš kādreiz izbaudīja, vai, teiksim, es dejoju, un tad es vairāk nevilkšu nekad kaut kādu apģērbu, kas tur ir nepieciešams. Bieži vien ir vecākiem sirdsapziņas pārmetumi, vai saka, kā jūs nepamanījāt? Var ļoti viegli nepamanīt. Viņi to slēpj ļoti labi, bet lielākoties, ja tavs bērns biezā kapuču džemperī vasarā staigā, 2-3 mēneši, tad es noteikti ierosinātu paskatīties. Viņi tiešām slēpj, viņi griež vietās, kur nepamanīs, jo viņi ir izglītoti. Ja es sagriezīšu šeit, tu redzēsi, bet ja es griezīšu šeit, vai zem ribiņām, vai uz vēdera, vai uz ciskām, tad man nepamanīs. Līdz ar to ir ļoti viegli nepamanīt. Bet kā pamanīt noteikti ir tas, kad es esmu atturīgāks. Protams, tas, ko arī vecāki dara, un par to ir dalītas jūtas, paskatīties, kas notiek jauniešu istabā, tā ir jautājums par privāto telpu, bet citreiz vecāki pamana asiņainus kaut kādus toltas papīrus vai žiletes vai kaut ko, ar ko jau tas ir darīts. Un, kad ir ļoti grūti paredzēt un izdarīt tā, lai šitais vispār nenotiktu. Bet noteikti vērot un mēģināt runāt. Un lielākoties, ja ir vispārēja labs komunikācija, mūsdienās jaunieši ir ļoti atvērti īstenībā runāt un saņemt palīdzību pēc novērojuma.
mums pieaugušie neprot runāt par tik sarežģītām tēmām, nezin, kā to iesākt, negrib padarīt vēl sliktāk. Jā, tā kā... Un kā ir, jūs pieminat, piemēram, žiletes griezumu, ko var paslēpt zem džempera, un ja nu gadījumā rodas aizdoms, var to džemperi pacelt un to rētu ieraudzīt. Tā saglabājas tomēr diezgan redzama. Jūs arī minējāt paškaitējumu veidus, kā piemēram neveselīgu attiecību veidošana un kaut ko tam līdzīgu. Kā pamanīt tik niansētas lietas? Noteikti es jums 100 reizes pieminēšu uzvedību, jo es pat ikdienā strādāju ar dialektisku behaviorālo terapiju, kur arī uzvedības korekcija ir galvenais, ko mēs darām. Un ja tu tipiski esi tādās toksiskās attiecībās, tu norobežojies no draugiem, kas tev ir bijuši labi draugi, tu bieži vien pārstāji aktivitātes, kas tev kādreiz sagādāja prieku. Ja, teiksim, mani vecāki man aizlieks satikties ar šo cilvēku, tu no manis varētu redzēt diezgan tādas sāsinātas emocijas, pretošanos, kliekšanu uz tevi, kā man to var aizliegt. Līdzīgi kā skatoties, ka, teiksim, ja tev ir atkarība no kaut kā un es tev to atņemu, tā uzvedība ir ļoti, liekas, ārpus normas. Bet kur ir tas normas slieksnis? Jo pusauģu vecums ir tomēr tāds sarežģīts, vai ne? Un tur mēs esam reizēm tādi emocionālāki, reaģējam asāk, gribam no vecākiem norobežoties un radīt savu teritoriju. Un kurā brīdī tas ir, normāla pusauģu tāda izpausme, un kurā brīdī nē, šeit man ir kā vecākam, piemēram, jāsāk satraukties? Sarežģīts jautājums, un tev būs ļoti vispārīga atbilde. Pirmkārt, ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti un gandrīz, mēs arī apzināmies, ka mēs sakam tādas lietas, kuras, nevienmēr var tik viegli saskatīt, bet tipiski domājot, ja tas cilvēks ir izmainījis visu savu ikdienu pakārtojotām attiecībām, ka es tiešām neko citu un par neko citu nevaru padomāt, tad tas ir pamats raizēm. Jo, ja viņš nepiedalās vairs ģimenes aktivitātēs, kas var būt nedaudz, bet mēs skatāmies plus mīnus 3 mēnešu, pusmēnešu griezumā. Jā, attiecībās ir normāli, ka tev sākumā ir saplūšanas fāze, tu neko citu negribi, bet, ja tas ilgst ilgāk, 3 mēnešu ir adaptācija plus mīnus cilvēkiem, kuram tā fāzīte iziet. Bet tiešām ar to domu, teiksim, minēšot, ja tavs bērns vasarā sastrādā to naudiņu un visu naudiņu atdos puisim, jo viņš grib izklaidēties, es satrauktos. Tas norāda, ka tu kā pāri kaut kādām arī robežām. Ja, protams, tu pamani, kad izturās nepieklājīgi, lamāšanās, fiziska aizskaršana un tā tālāk, to bieži vien, es nezinu, cik vecāki uzzina, to uzzina speciālisti. Mans puisis darīja man pāri, man tika šitais nodarīts, un tāpēc es nezinu, tas ir tiešām atkarīgs no tās komunikācijas, ko tas vecāks var uzzināt. Jo man, kā mēs izvērtējam tās neveselīgās attiecības, ir tiešām, ka tā ir līdzatkarība, es bez tevis nevaru. Un otrs, ka tur ir bijušas arī tiešām robežu pārkāpšanas dažādos veidos vai jebkādā. Un domājot par paškaitējumu kopumā, viens ir, ka to pamana ģimene. Bet katra jauniešu ģimene ir atšķirīga. Kādam tie vecāki ir uzmanīgāki, kādam nē, kādam ar viņiem ir labākas attiecības, kādam sliktākas. Un tad otra vieta, kas jauniešiem ir otrās mājas, ir skola. Kā ir ar skolotājiem un pedagogiem, citiem skolas darbiniekiem, ko viņi var novērot pusaudzī, lai redzētu, ka varbūt tur ir jāpievērš kaut kāda uzmanība un ir jāpalīdz? Man liekas, ka skolas vidē ļoti daudz ko var pamanīt, jo es arī parasti gan jauniešiem, gan vecākiem saku, ka jaunieša skola ir viņa darbs. Viņš tur pavadā trešdaļu no savas 24 stundu ikdienas, un tur daudz ko var pamanīt. Un, pirmais jau īstenībā ir sekmju krišanās un tāda neiesaistīšanās, es domāju, klases dzīvē, un atkal tie paši konflikti. Skriešanā no stundām ārā, stundu bastošana, sēdēšana toaletēs, ko stundu laikā. Tie ir visi stāsti no mūsu pacientiem. Jā. Tipiskais arī pašaprūpe ir diezgan pazemināta, teiksim,
labi, ne tā, ka tu vienreiz atnāc ar netīriem matiem uz skolu, ja, jo tev bija slinkums viņus izmazgāt, bet tas, ka tu tiešām, tā kā tu redzēsi, ka tas bērns nekopja sevi, viņš tiešām arī staigā tāds saņurts vienā pašā džemperītī, viņš nekomunicē starpbrīžos, viņš vai pazūd no klases, vai viņš nerunā ar nevienu citu. Tas vai neveido to acu skatienu, un tiešām tā kā izskriešana ārā no stundām, stundu bastošana, jo tas, kad skolas laikā var iepīt paškaitējumu, ko viņi šeit dara, tas ir kad es palūdzu aiziet uz toaleti, bet samērīgi ilgi nenāku atpakaļ, vai tie ir garie starpbrīži. Bet ir arī pozitīvi ļoti pieredze no skolas psihologiem, tomēr arī, kuri strādā, kuri dara savu darbu, un skolotāji, kuri citreiz varbūt ir tuvāka un tā kā uzticamāka persona tam jaunietim nekā viņa vecāki. Ja? Un dažreiz skolu psihologi vai skolotāji ir tās pirmās personas, kuras to uzzina, kur tad var nodot informāciju vai vecākiem vai, nezinu, pēc tam izdomā, kur tad meklēt tālāk pie ģimenes ārstiem vai caur ātro palīdzību vai kādā veidā citā palīdzību. Tā kā ir arī ļoti laba pieredze par to, ka jaunieši arī var atklāties skolā tomēr un tur saņem palīdzību. Bet, kad jūs pieminat šo pusaudzi, kurš ir ietinies savā džemperī, norobežojies no visiem, negrib īsti runāt ar citiem cilvēkiem, tur varētu domāt, jā, viņš nejūtas labi, bet vai vienmēr tas būs tik spilgti, vai nav tā, ka šīs problēmas var arī slēpties no aiz tāda smaidīga pusauģa, kurš iespējams ir aktīvs sociālajā dzīvē un šķietami ļoti priecīgs cilvēks? Jā, man patīk, ka tas dod jautājumu, viņš tāds, sagaidīs tādu atbildi, jo, jā, un ir tas teiciens, ka paši smaidīgākie ir visdepresīvākie cilvēki, kas bieži vien gadās, un tur gan var pieminēt, ka tie ir jaunieši, kuri vecāki uzliek milzīgas prasības, izdarīt perfekti, izdarīt labi, izdarīt tā, kā vajag, un viņi bieži vien paškaitējumu izmanto kā atvieglošanās veidu no tās ikdienas, kas tev ir tik šausmīgi saspringta. Un, ja mēs tiešām atkal runājam par to, tad īsti cilvēku dzīvēs nav laiks būt bēdīgam, nav laiks nevarēt, jo man visu laiku ir jāvar. Un, jā, tie ir arī tādi ļoti labi sasnieguši bērni, protams. Un kas vēl ir tie faktori, kas var bērnu tātad novest līdz tam, ka viņš vēlas darīt sev pāri? Viens tātad ir pārāk liela spriedze. Kas vēl ir tie cēloņi? Es gribētu tā kā atšķirt to, ka teiksim, paškaitējums pats par sevi nav tāda atsevišķa psihiatriska diagnoze. Ja? Ir depresija, ir trauksme, ir sociālā trauksme, ir psihotiski traucējumi, ir personības traucējumi, dažādi garstāvokļa traucējumi. Un tikai jāsaprot, ka visas psihiskās slimības traucējumi ir biopsihosociālas. Kaut kāda daļa bioloģijas, mana iedzimtība, ģenētika, varbūt ģimenē ir depresīva traucējumi, varbūt ģimenē ir pašnāvības mēģinājumi, tāda uzvedība redzēta. Jā, varbūt ir tāds temperaments, jā, tomēr tie introvertie cilvēki vairāk, vai viņiem vai biežāk ir depresijas un trauksmes traucējumi. Jā, bioloģiskā puse. Psiholoģiskā puse, jā, tad manas emocionālās traumas, pārdzīvojumi, piedzīvotas vardarbības, mobbings no klases biedriem, bullings, jā, diskriminācija mūsdienās arī ļoti aktuālo gan dzimumu identitātes un atšķirīgo seksualitāšu jautājumā, jā, un biopsihosociālais, jā, un tad ir tas sociālais, kur es esmu. Ja? Kā vispār, bija tas labs jautājums, kā ir Latvijā un kā ir citur Eiropā, ja? Varbūt tieši tā mentālo veselību tā pieņemšana vispār kopumā mūsu valstī nav tikpat labi kā kādās citās, varbūt, Eiropas valstīs. Tāpēc tas sociālais faktors arī kādā valstī, kādā skolā, ar kādiem cilvēkiem es esmu apkārt, un ka tie visi faktori trīs saliekās, tad ir tā, ka šis līmenis jau ir tāds, ka mēs sakām, tie jau ir psihiatriski traucējumi, tāpēc cilvēkam izveidojas tādas neadaptīvas uzvedības, ka viņš sāk sev kaitēt, viņš nevar, man patīk, ka viņš nevar pildīt savas lomas kā dēls, kā skolēns, kā brālis, kā draugs, kā partneris. Tas ir tas kritērijs, ka
mēs pasakām, jā, tie ir psihiatriski traucējumi. Jā, jo ķirurģijā vai kaut kur iekaisumu mēs varam asins analīzēs noteikti. Jā, psihiatrijā mums nav tik vienkārši to pateikt, kas ir un kas nav traucējumi. Tā kā ir sarežģīti, jā, ir daudz faktoru, kas to var ietekmēt. Bet vai šo faktoru kopumā mēs varam veikt arī kaut kādu tādu destilātu un saprast, kuras ir tās riska grupas, ir konkrētas? Nu, diemžēl, jā. Riska grupa ir tīpaši paškaitējumā mums ir meitenes. Tāpēc, ka viņas ir emocionālā kastanība, pat laikā domājot, ka nav tā, ka puiši nepaškaitēs. Viņi vienkārši izvēlēsies citu destruktīvu veidu, kā tikt galā. Un man gribās arī minēt par to, ka paškaitējums Latvijā vai paškaitējums Amerikā vai citur kaut kur tāpat paliek paškaitējums. Tas ir visur, jā. Un noteikti valstīs, kur par to nerunā, tas neeksistē. Protams, ka tas mums vairāk tiek slēpts. Noteikti, ja tu esi vidē, kur tevi neatbalsta, kas ir sociāli nelabvēlīgas ģimenes, kur uzvedība, kas mums liktos nepieņemama, ir norma. Teiksim, man ir bijis tā, ka nāk pacients un saka, jā, bet mani tikai sita katru otro nedēļu. Un es saku, pagaidi, normai būtu, ka tevi vispār nesit. Bet priekš viņa tu audz tādos apstākļos, kur diezgan tev ik pa laikam iedod to momentu, ka tev ir jātiek ar kaut ko galā, ko īstenībā vecumposmam tipiski nebūtu tikt galā. Bet tas tāpat laikā ir ļoti, ļoti individuāli. Kā Arta teica, varbūt man iedzimst stipra nervu sistēma, dara, ko tu man gribi, un es visam tikšu pāri. Un viens iedzimst jūtīgāks, un vecāki nav tik emocionāli jūtīgi, viņi nespēja pamanīt tās bērnu vajadzības. Un arī pavisam normālā ģimenē ar normāliem vecākiem, vidusmēra normāli vecāks pild savas lomas, finanses, viss ir kārtībā, arī tur var rasties. Tas tiešām psiholoģija ir tik individuāla lieta. Jā, mēs varam runāt par kopībām. Jā, tas arī ir, ja tu esi sociāli atstumts, arī, ko Arta minēja mūsdienās, LGBTQ+ cilvēki. Viņiem skolās iet ļoti grūti. Viņi piedzīvo daudz lielāku apcelšanu varbūt nekā citas vecuma grupas, ja tu esi kaut kādā vairāk pieņemtā lokā. Noteikti var izdalīt. Un tad, pievēršoties vecākiem, viņi pamana, ka ir problēma. Kā uzsākt sarunu ar jaunieti, kuram šķietam ir grūti, viņš visticamāk ir noslēdzies un varbūt tos vecākus nemaz negrib redzēt un dzirdēt, kā censties ielausties tajā viņa pasaulē un būt tai palīdzīgajai rokai? Noteikti ir jāsaprot, ka tas, kā mēs par to runāsim, ietekmēs, kā man atbildēs. Ja es iešu pie tevis un teikšu, ka klausies, es pamanīju tavā tur miskastes maisā nesot miskastu vai ko, ka tev tur ir asiņains papīrs un tev ir žilets, vai tu vari pastāstīt, vai kaut kas ir atgadījies, vai man izskatās, ka tev vajadzētu palīdzību. Un vai piedāvāt, ka klausies, zini, man ir tādas aizdomas, ja, ka tu sev dari pāri. Un tas grūtākais ir citreiz nosaukt to bubuli vārdā. Man šķiet, ka tu paškaitēji, vai varētu būt, ka tu griez sev, vai varētu būt, jā, kad kaut kas ir atgadījies. Un ja es eju ar saprotošu, un galvenais atvērtu jautājumu, tas nozīmē, ka es tev kaut ko uzdodu, bet es neizdaru secinājumus. Aha, sagriezies. Vai tu sagriezies? Vai tu esi paškaitējis? Es neuzlieku jau savu spriedumu. Kas ir uzmanība vajadzēja? Savādāk paprasīt nemācēji. Tad uzreiz dabūsi noslēgušos pusaudzi, kurš uzskatīs, ka tu esi ļoti stereotipisks, ka tu neko nesaproti. Ir vecāki, kuri, es saprotu, varbūt ir grūti runāt. Nolieciet žurnālu mājās uz galda, kur nezinu kaut kā, kas mūsdienās jauniešiem ir žurnālos, nezinu. Kā nezinu, avene, kaut kāds vai, nezinu, vienalga, noliec to žurnālu uz galda, nopērc grāmatu, kur mēs runājam par emocionālo veselību, aizsūta kaut kādu video internetā, kaut kādu podcastu, Mēs varam būt arī tieši netieši, bet ja es būšu atvērts runāt par tādām tēmām, ja manā ģimenē tas tiks aktualizēts, ka šī ir normāla lieta, par ko runāt, būs gan 95% lielāka iespējamība, ka mans bērns atnāks, man atzīsies un pateiks, jo tas, kā lielākoties viņa baidās, ir no vecāku reakcijas. Ko man tagad darīs? Man būs vēl sliktāk, es tagad neiešu pie viņa runāt.
Jā, un arī konsultācijās, tas jau arī nav viegli konsultācijā, jā, gan psihologam, psihiatru uzrunāt, pajautāt tiešā tekstā to. Un, man liekas, tas, ko mēs visi darām, vienmēr ir tas, ka mēs tā kā izrādam rūpes kaut kādas, tā kā, vai tā ir, un tā kā es satraucos par tevi, jā, es iedodu arī kaut kādu savu, tā kā es saprotu, ka tev varētu būt tā un tā, man ir bail, vai es tev gribu palīdzēt, vai es esmu satraucies, un es esmu te, lai tevi atbalstītu, tā kā noteikti to pusi nevajag aizmirst, jo tas varētu pusaudzim radīt drošības sajūtu, ka viņš tomēr pastāstīs. Jā, par mani rūpējas, par mani grib palīdzēt, nevis sodīt. Jūs iepriekš minējāt, ka pieaugušiem arī ir jāmācās būt tādiem iejūtīgākiem un iespējams emocionāli inteliģentākiem. Un tātad viens būt iejūtīgiem pret šiem jaunajiem cilvēkiem, bet kas pašiem pieaugušiem ir jāmācās? Ko attīstīt savā prasmē runāt, lai iespējams vienkārši būtu labāks atbalsts saviem pusauģiem, pat ne tādos gadījumos, kad varbūt ir paškaitējums, bet vienkārši ikdienā? Pirmkārt, mācīties klausīties, jo bieži vien mēs uzdodam jautājumu, jau izdomājuši atbildi. Un tas ir tas, ko mēs redzam, vai ir ļoti citreiz grūti pamainīt savu dzīves laikā izveidoto priekšstatu, kā pasaulē būtu jāizskatās. Un mūsdienās jaunieši tiešām ir diezgan atvērti, viņi var būt ar ļoti savādāku uzskatu un strādāt pie sevis kā pie personības. Jo tas ir tik sarežģīts, plašs jautājums, ko tu uzdod, bet tiešām, ir jautājums, cik tev aktuāli ir būt vecākam, kurš spēj par šo runāt, jo arī mēs arī mācamies, lai mēs šo visu darītu, cik gadi paiet, lai tu varētu arī turēties tādā darbā, kur tu pa lielam katru dienu esi augstas spriedzes līmenī, un tev ir jāvar savākt to vecāku bērnu, un jā, tā kā it īpaši ārstam ir milzīga atbildība izlemt, ko tad darīt tālāk, bet noteikti iet ar atvērtu prātu, iemācīties paklusēt. Citreiz tas ir ļoti svarīgi, pat ja man gribās kaut ko teikt un būt cilvēcīgam. Citreiz arī vecāki dusmojās, viņi raud, un citreiz ir jāvar atvainoties. Piedod, es tev sakliedzu, pēc ieraudzīt tev sagrieztās rokas, un man bija šoks. Un es sabijos. Jā, tā ir ļoti labi piebilde. Atzīt to. Un tad es modelēju tev uzvedību, ko es no tevis sagaidu. Tad runāt par savām emocijām, lai tu sāktu runāt arī par savām. Jo tad tā ir norma manā ģimenē, kad mēs par to runājam. Jā. Jo tā klausīšanās tas ir tā, tad, kad mēs runājam, vai tu runājot ar mani, kā, tu dzirdi mani, vai tu jau domā, ko tu man atbildēsi? Jā, vai kāds būs tos nākamais jautājums? Vai tu klausies, lai mani saklausītu, vai tu klausies, lai man atbildētu? Un, tā kā ir starpība. Un tieši tā kā uzvedība ir gan bioloģiski, kā es teicu, dažādiem faktoriem ietekmēta, gan arī iemācīta. Un kur bērns, jaunietis, pusaudzis iemācās uzvedību no saviem vecākiem. Jā. Tāpēc, tad, kad tā konsultācija tiek pabeigta, jā, tad ir arī neliela vai pat liela daļa rekomendāciju vecākiem. Jā. Tas jo mazāks bērns, jo lielāks rekomendācijas vecākiem. Jā, jo tas stāsts, ka kā es atvadīšu savu bērnu, salabojiet manu bērnu, tas nestrādā. Bērns ir ģimenē, un iespējams ģimenes sistēmā ir kaut kādas lietas, kas ļoti daudz varētu jums palīdzēt, lai šādas situācijas neatkārtotos. Par to ārstēšanas procesu vēl parunāsim, bet es iedomājos, ka ja ne ģimenē tiek pamanīts, ja ne skolā tiek pamanīts. Ir vēl tāda trešā grupa, kas jauniešiem ir ļoti, ļoti aktuāla, un tie ir draugi. Un iespējams, ka tieši draugi ir tie, kuri pamana pirmie. Kā jaunietim runāt ar jaunieti par to? Kas ir pirmais jautājums, ko uzdot savam klases biedram, sola biedram, ja ir aizdomas, ka viņš sev dara pāri? Zin kā, noteikti jauniešiem ir vieglāk runāt ar jauniešiem, nekā jaunietim ir aiziet un pateikt, teiksim, skolotājiem vai vecākam. Tā kā jaunieši vienaudži ir milzīgs resurss. Tanīpat laikā tas jaunietis, kurš iet ar tevi runāt, uzņems milzīgu atbildību. Un priekš viņa tā arī ir spriedze. Jebkurā gadījumā runājot par paškaitējumu, ir iekšā milzīgs distress.
Distress jau nozīmē, ka tas ir bišķiņi ārpus normas stress. Paturēt prātā, ka tu vari palīdzēt, un tomēr tā nebūs tava atbildība, vai viņš pieņems to palīdzību vai nē. Es eju ar saviem labākajiem nodomiem. Es varu pateikt, es gribētu teikt, cik tuvs draugs. Jo, ja tas ir vienkārši klases biedrs, es varbūt arī pateiktu, ka es par tevi esmu noraizējies, vai es pateiktu skolotājs pamanīju, nezinu, ka tur Artūram ir sagriezta roka, es gribēju jums to pateikt. Ja tas būtu mans labs draugs, es teiktu, klausies, kas notiek, tu sevi griez. Varbūt pasaka mammai, tētim, ja zinu, ka viņam nav labas attiecības ar vecākiem, es teiktu, mums skolā tik ir psihologs. Aizjam kopā līdz tam kabinetam, vai es arī esmu bijis. Es iedrošinu sakot par sevi, jo tu negribi būt viens tanī visā. Un dodot piemēru no savas dzīves, pat ja es neesmu tu, man tur ir vecāks brālis, viņš gāja pie psihologa, bija tīri ok. Bet tiešām runāt nevērtējot ir viens no svarīgākajām lietām, iet ar atvērtību. Jā, un tomēr saprast, ka jaunieša atbildība nav tikt galā ar otru jaunieti, kuram ir ļoti, ļoti grūti, jo viņi to bieži vien cenšas darīt. Viņi glābj viens otru, un citreiz tad paliek vēl sliktāk. Es varu aizsūtīt resursus, ko es zinu. Es varu ieteikt labu ārstu, pie kā es biju, vai speciālistu, kur es aizgāju, pateikt, kā es runāju ar saviem vecākiem. Es varu dot to piemēru no sevis, un es nevaru viņu izglābt. Jā, ar to ir jārēķinās. Un vēl nopaļojot šo sadaļu par pamanīšanu un uzrunāšanu, izrunājām ļoti daudz lietas, kuras vajadzētu darīt. Bet varbūt tādos īsos pieturas punktos, ko pilnīgi noteikti šādā situācijā nedarīt. Man uzreiz 100 piemēru galvā no ikdienas. Ja teiksim, tu bļaus bērnu, tu viņu kliedz un saki, tu vari beigt šito un nekliedz man virsū, un es tev kliedzu virsū. Pirmkārt, neprasi no manis to, ko tu pats nespēji, kā pieaugušais. Otrs ir, ja mēs reaģējam agresīvi, ļoti noraidoši, mēs zaudējam iespēju, ka viņš atnāks vēlreiz pie mums. Un tad mēs viņu bišķiņ tā kā pazaudējam. Ļoti sarežģīta lieta, godīgi sakot, ir privātā telpa. Jo tad, kad tu strādā ilgstoši ar to jaunieti, ir savādāk nekā, ja tu viņu redzi pirmo reizi. Jo citreiz mēs sakām, vecākiem ir tiesības pārbaudīt, vai ir priekšmeti, ar kuriem viņš sev var kaitēt. Tāpat laikā, kā psihologs parastais, bez paškaitējuma, es teiktu, nē, nedrīkst. Tā ir privātā telpa, bet mēs vienmēr izrunājam, ja tu apdraud savu vai kādu citu cilvēku dzīvību, man šitais jāpārkāpj, taviem vecākiem ir jāpārkāpj, un ja ir aizdomas. Es kā vecāks noteikti arī atzītos, ka es satraucos par tevi, tu man neko neteici, es pārbaudīju tavu istabu. Bet tad jūs dabūsiet pretī ļoti. Man gribas tā īsi pateikt, ko nedarīt, nemelot. Ja? Arī par vešanu pie psihiatra un pie psihologa. Tās ir ļoti mums pārsteidzošas reizes, kad bērnu pie mums atved, un viņam nav pateikts, kāpēc. Ja? Viss tiek turēts noslēpumā, viss ir tādā melošanā, tādā, nē, tu tikai aizbrauksi uz slimnīcu, tevi tikai apskatīsies, ja īstenībā jau ir, es nezinu, kaut kas tur sarunāts tāds, ka bez mazliet liekas nodaļā. Mašīnā mantas ir sakārtotas? Jā, ir bijuši gadījumi. Tāpēc, ja mēs atgriežamies, kā par to runāt, tur jābūt uzticībai, tur jābūt drošībai, un tur jābūt kaut kādām rūpēm, un melošana ļoti, ļoti neiet kopā ar to. Ja? Ir jābūt visam godīgiem tieši tā, klausies, tavs paškaitējums ir tik nopietns, ja tu tur iegriezīsi par dziļu vai kaut kā tā, tev tur būs jāšo, es nezinu, tu iegriezīsi nervā, tev būs paralizēta roka, un tā ir realitāte, es tev nemeloju, un tā kā tas ir tik bīstami, un tā kā es tev vedīšu pie ārsta, jo es uztraucos par tevi. Man liekas, melošana ir tas faktors, kas, diemžēl, parasti vēl vairāk liks slēpt, un iespējams, ka novedīs vēl līdz tikai sliktākām sakām. Tātad mēs esam pamanījuši, mēs esam uzrunājuši, un tagad ir jautājums, ka mums vajag arī palīdzēt, un tad ir psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, dažādi vārdi, nosaukumi, iestādes, kur meklēt palīdzību. Noteikti tas arī ir jautājums par to, kā pieejamība vai ne.
Ir, teiksim, Rīgas rajonā, mēs noteikti zinām, ka tās iespējas ir vairāk, un es tomēr gribu arī uzsvērt, ka tas ir atkarīgs no tās smaguma pakāpes. Teiksim, ja mans bērns vienu reizi ieskrāpē rokā, vēl nezinu, kaķis vai nē, vest viņu uz uzņemšanas nodaļu noteikti nevajadzētu. Mūsdienās ir pieejams tiešām arī ārsts sākumā minēja palīdzība caur ģimenes ārstu, kur ģimenes ārsts arī var izvērtēt, tā kā palīdzēt saprast, vai tev vai vajadzētu nosūtīt pie psihiatra, vai tomēr varētu tās psihologa konsultācijas, jo mums ir pieejama arī bezmaksas palīdzība. Jauniešiem arī ir tas pusauģu resursu centrs, kas ir gan Rīgā, gan arī reģionāli, un tiešām citi meklē privātu palīdzību, ir ļoti dažādi veidi, kā to var saņemt. Protams, valsts līmenī tās ir diezgan garas rindas uz to psiholoģisko palīdzības saņemšanu. Un noteikti palīdzību meklēt vajag. Jo tas ir akūtākos momentos, tas var būt krīzes tālrunis, tas var būt bērnu uzticības tālrunis. Un es zinu jauniešu, ar kuriem mēs strādājam, viņi tiešām arī izmanto, un tas ir ļoti palīdzoši. Iziet tieši no krīzes situācijas, no tā distresa, palīdzēt vai izrunāties, vai izdomāt nākamo plānu, lai es zinātu, kā sev varbūt nedarīt pāri vai neiet pāri paškaitējumam jau uz to pašnāvības mēģinājumu. Jūs pieminat arī ļoti lielu un nozīmīgu problēmu, kas ir šīs rindas, ir īpaši tieši uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem, bet pat uz maksas pakalpojumiem daudz viet rindas ir ļoti iespaidīgas. Vai zinot, ka pusaudzis dara sev pāri, ir kaut kāda steidzama palīdzība pieejama un kur to meklēt? Te iespējams tas mehānisms var ieslēgties, ko es minēju, kad ģimenes ārstiem ir iespēja steidzamības rindas kārtā nosūtīt. Teiksim, piemēram, mēs runājam par Rīgu, par mūsu centru, tad ir iespēja steidzamības rindā to bērnu pieteikt, ielikt. Mūsu psihiatri regulāri pārskata to rindu, un ja mēs redzam pēc tā nosūtījuma datiem, tur ir tas, mēs prātā izējam cauri kritērijiem. Man liekas, šo bērnu mums vajadzētu redzēt nedēļas, 2 laikā. Tas ir iespējams. Tas arī notiek. Jā, un ja tā ir kaut kāda palīdzība, ko var gaidīt mazliet ilgāk, jā, tad viņi arī rindas kārtībā to saņem. Daudziem droši vien ir arī kādi aizspriedumi vai stereotipi par to pašu palīdzēšanas procesu. Un kas tad tajā tiek darīts? Vai tas būs tā, ka es, kā jūs minat, atvedu savu bērnu ar mantām un pēc 3 dienām dabūšu jauku, priecīgu, veselu? Vai tas ir process, kur ir jāiesaistās, kā jūs sakāt, visai ģimenei un pārējiem? Varbūt jūs varat tad pastāstīt, kas ir reāli tie veidi, kā var palīdzēt, un arī droši vien tas atšķiras no tās smaguma pakāpes. Man liekas, pirmais, ko saprast, kad mēs uz psihiatrisku palīdzību emocionāli skatāmies divējādi. Viena ir medikamentoza palīdzība, ko ne visiem vajag, un tomēr citi bez tās nevar. Un otrs ir nemedikamentoza. Noteikti Arta varēs vairāk pastāstīt par to medikamentozo daļu un stacionēšanu. Es vairāk darbojos ambulatorā sfērā, kur ir gan konsultācijas, gan dienas stacionārs. Ko saprast, kad lielākoties rindas ir garas, bet kā Arta teica, ja mēs saprotam, ka bērnam ir tas stāvoklis vai ielaists vai vēlu pamanīts, vai tiešām ir liels pasliktinājums, tas katrs tiek izskatīts ļoti individuāli. Jo neslēpjot plus mīnus, parasts cilvēks, kurš ir saņēmis nosūtījumu no psihiatra, viņš varētu gaidīt pie psihologa pāri 2 gadiem, lai saņemtu konsultācijas. Ja, teiksim, tas ir jaunietis pēc nodaļas un ārsts nosūta, viņš dienas stacionāra programmā vai ambulatori varētu saņemt 3 līdz 6 mēnešu laikā palīdzību. Lielākoties tie ir 3 līdz 4 mēneši, 6 tas ir izņēmuma gadījums. Bet tie bērni, kuriem tas ir teiksim, daudz akūtāks un ārsts mums to ir nosūtījis, tiem palīdzība tiks piešķirta daudz ātrāk. Un kā tad ir nonākot, piemēram, psihiatra kabinetā, kas sagaida jaunieti? Psihiatra kabinetā mans galvenais mērķis ir izvērtēt tas, ko es teicu par traucējumiem. Ja? Vai tā ir tāda klīniski nozīmīga, smaga, vidēji smaga depresija, trauksme, miega traucējumi, ēšanas traucējumi un tā tālāk. Sarunas laikā pēc anamnēzes, ja pēc visas iepriekšējās dzīves gājuma datiem, mēs cenšamies saprast, vai ir, teiksim, kādi traucējumi, un tad atkarībā no tā,
cik viņi ir smagi, cik ir liela ietekme uz tām ikdienas funkcionēšanas sfērām, ja ietekme uz subjektīvo to distresu un subjektīvo ciešanu līmeni, tad ir vai nu medikamentoza vai nemedikamentoza ārstēšana. Ja? Tā kā ir tāda gadījumi, kad atnāk, jā, ir bijis paškaitējums, bet, teiksim, nav depresija tāda, kad bērns nevar nogults piecelties, ja un ir miega traucējumi un nēd. Es viņam tā arī pasaku, jūs lūdzu, turpiniet pie psihologa konsultācijas regulāri, ja vecākiem iesaku kur, piemēram, caur pašvaldības sociālo dienestu var apmeklēt kaut kādas vecāku grupas, ceļvedes audzinot pusaudzi un tā tālāk. Ja regulāri ejiet pie ģimenes ārsta, sekojat līdzi fiziskai veselībai, padomājiet par dienas režīmu, sportiskām aktivitātēm un tā tālāk. Un iespējams, ka tas bērns arī nekad pie psihiatra kabinetā arī neatgriezīsies, ja. Ja tie ir smagāki gadījumi, tad vai nu mēs kombinējam tad psihologa konsultācijas, mākslas terapeiti, mums ir ergoterapeits, fizioterapeits, dažādi nemedikamentozie pasākumi plus medikamenti. Ja? Medikamenti, tieši tā kā iepareiz teica, nav visiem vajadzīgi. Ja? Medikamenti ir tie, kam ir tiešām jau ilgstošāk tas stāvoklis, bijis vai ir nozīmīgi tādi kaut kādi uztveres traucējumi, apziņas traucējumi, es nezinu, ēšanas traucējumi, miega traucējumi. Jā. Un, ja mēs saprotam, ka stāvoklis ir tik smags, ka, teiksim, to psihologa apmeklēšanu, medikamentu lietošanu, uzraudzību, kaut kāda veida pamata drošības uzraudzību nav iespējams īstenot, jā, vai pacients ir tik smagā stāvoklī, ka viņš ir uzraugāms 24/7, tad viņš tiek stacionēts nodaļā. Jā. Un runājot par šo stacionēšanas posmu, varbūt varat pastāstīt vairāk, apmēram ieskicēt, kādi tad ir tie gadījumi, kad tas ir nepieciešams un cik tad ilgi jaunietis ārstējas tādā gadījumā? Par stacionēšanu arī ļoti individuāli. Ja? Teiksim, ja tas visbiežāk, protams, kad nonāk stacionārā tie bērni, jaunieši, kam ir bijis tāds nopietns dzīvību apdraudošs vai ļoti, teiksim, fizisko veselību ietekmējošs paškaitējums vai pašnāvības mēģinājums. Tie var būt arī jaunieši, kam tiešām ir ļoti izteiktas problēmas ar pašaprūpi, burtiski ēdiena uzņemšanu, mazgāšanos, jā, tiešām izkāpšanu no gultas fiziski. Vai arī tā sociālā situācija ir tāda, kura ir ļoti nedroša. Ja? Tātad mājās nav iespējams nodrošināt uzraudzību, atbalstu. Parasti tie ir tie smagie gadījumi. Ārstēšanās ilgums, protams, ir ļoti individuāls. Vidēji, laikam, 2 nedēļas varētu būt. Ja mēs runājam par medikamentiem, tad tās 2 nedēļas ir tāds posms, kurā man kā ārstam ir iespēja saprast, vai šis medikaments kaut ko palīdz vai nē. Lai es redzu, ka ir kaut kāds uzlabojums, un es zinu skaidri, es tagad šo bērnu varu laist tālāk ambulatori, psihologa, psihiatra, citu speciālistu uzraudzībā. Un tad, kā es saku, mans stacionēšanas mērķis ir sasniegts. Jo, diemžēl, tā statistika ir tāda, ka gandrīz puse atgriežas, vismaz vairāk nekā vienu reizi stacionārā, tie, kam ir tāds diezgan ilgstošs paškaitējums. Un tāds veselības aprūpes mērķis, protams, mums būtu izvairīties, maksimāli izvairīties no stacionēšanas, tāpēc arī tas ir tāds starpposms. Ja ir ģimenes ārsts, tad ir ambulatori psihiatrs, tad ir dienas stacionārs un tad ir stacionārs. Ja, tāpēc mēs ļoti cenšamies lielāko daļu jauniešu noturēt tajā dienas stacionāra līmenī, ja, kur tad ir psihologs, psihiatrs, ergoterapeits, fizioterapeits komandā. Ir regulāri reiz nedēļā vismaz sapulces, kur visi speciālisti apspriežās. Tas ļoti, ļoti palīdz. Tā ir tā mūsu centra, tā lielā pievienotā vērtība, ka mums ir tā komanda. Jā, jo bez komandas darba īstenībā nekā ar tādiem smagiem un akūtākiem jauniešiem. Un tas, ko Arta arī minēja, tas mūsu dienas stacionāra mērķis ir pēc iespējas novērst atkārtotu stacionēšanu. Un tas ir tas, kas īstenībā pēdējos 2 gadus, pēdējo gadu mēs tā ļoti smuki īstenībā esam iestrādājušies jau, kad
mēs tiešām ļoti izvērtējam pēc speciālām anketām, vai to jaunieti vispār man vajag, lai psihiatrs redz vai nevajag, un arī vai ir kaut kādi aizsargājošie faktori, vai es varu palaist viņu mājās, vai es nevaru viņu palaist, vai man jāmeklē, kur ārsts viņu ātrāk paskatīsies. Es teiktu, tas arī ir no speciāla kompetences. Vai es saprotu, kas man tagad jādara, vai es zinu, ko kā arī pajautāt, un vai es zinu, kuros gadījumos man ir tiešām jārekomendē. Jo tas, ar ko mēs citreiz saskaramies, teiksim, speciālisti, kas citur, mēs dzirdam komentārus, citur pieņem, un viņi izdzird vārdu, es gribu sevi nogalināt, viņi uzreiz saka, vediet pie psihiatra, vediet pie tā, bet varbūt tās ir tikai domas, nevienmēr domām sako darbības vai vēlme to darīt, un tiešām tas, godīgi tas pacientu skaits varbūt nav tik liels, bet tas, ko mēs cenšamies izdarīt, lai ir pēc iespējas ilgāk atlikt stacionēšanu, un lai mēs mājas vidē, tādā ikdienas vidē varam censties regulēt to viņa veidu, kā viņš tiek galā ar situācijām, un tomēr, ja nevar, tad ārsts lemj, ka vajag stacionēt, bet ļoti cenšamies, lai tas mazinās. Jūs pieminat šo ārstēšanas pakāpienus un pieminējāt arī tikko tādus domu smagumu pakāpienus, ja es tā varu teikt, kur viena no domām ir es gribu nomirt. Un paškaitējums jau ir arī tāds ceļš daudzuprāt, kas ved uz pašnāvības mēģinājumiem. Cik ļoti tas ir saistīts un cik bieži tas tiešām rezultējas tajā, ka jaunietis cenšas atņemt savu dzīvību. Viņas ir jāatšķir. Tas paškaitējums nav vienādības zīme ar pašnāvību, bet ir jāņem vērā, ka jebkāda veida paškaitējums palielinās risku kaut kāda veida pašnāvības mēģinājumam. Ja? Tā kā pašnāvība kā tāda fenomens, tur ļoti daudz, kas ir domas par to, ir rīcības, ir plānošana, jau gatavošanās. Tas ir tas, ko mēs tam ļoti daudz uzmanības pievēršam. Jā, tiešām tā kā viens ir tāds, es esmu domājis par to, ka es gribētu aizmigt un nepamosties. Jā, tādas pasīvas, teiksim, pašnāvības domas. Jā, vai tā kā es esmu domājis par to, ka nebūtu slikti, ja man nobrauktu mašīna, jā, bet es neiešu tā kā aktīvi un nekāpšu zem tiem riteņiem. Jā. To var izšķirt, vai tas ir tāds aktīvs vai pasīvs process, un to vai tam ir kaut kāda rīcība, gatavošanās, plānošana, datuma nolikšana, atvadu vēstuļu rakstīšana. Jā. Tas ir tas, kas to smagumā, tos pakāpienus var noteikt. Un tas ir tas brīdis, kad mēs pasakām, okay, šitas bija ļoti nopietni, šitas bija ļoti plānoti. Pašlaik mēs neredzam nekādus aizsargājušus riska faktorus, lai tu paliktu mājās. Tā kā visdrīzāk slimnīcā būs tev viss šobrīd visdrošāk. Tad notiek tā stacionēšana. Jo arī, vai ne, tu jautā par to, vai paškaitējums vienmēr novadīs līdz pašnāvībai? Nē, bet tas, kas notiek ar paškaitējumu, pirmkārt mums cilvēkiem ir ielikts baidīties no sāpēm un negribēt nomirt, un jo biežāk es to regulārāk darīšu, tas mans sāpju slieksnis, tā kā vairs nebūs vai netik jūtīgs, un arī samazinās tās bailes, lai es varētu izdarīt kaut ko tādu ekstrēmu. Tā kā, arī mēs skatāmies, cik ilgstoši, cik nopietni, un tā kā, tas, diemžēl, ir tāds laika process. Un cik bieži mūsu jaunieši tad tiek līdz tam, cik bieži jūs saskarties ar pašnāvības mēģinājumiem un diemžēl, arī jauniešiem, kur šādā veidā aiziet no dzīves? Protams, kad viņi ir daudz retāk nekā paškaitējumi, pašnāvības mēģinājumi. Mums nav tāda ļoti konkrēta statistika, ja es minēju, ka, teiksim, mēnesī ir kaut kādi, varbūt līdz pat 20 bērniem, kas ir ar paškaitējumu. Es domāju, mazāk nekā puse no viņiem, varbūt kādi 5, varbūt varētu. Kādi 5 apmēram varētu būt tādi, kas ir mēģinājums tā kā ar mērķi nomirt, ar mērķi nepamosties un ar tādu tā kā nožēlu, ka man nesanāca. Jā. Tādi ir, protams, daudz mazāk. Ja runā tad par pabeigtiem pašnāvības gadījumiem, kas, protams, ir pats nevēlamākais notikums, ko mēs vispār vēlētos, protams, novērst, tad tā statistika par nāves cēloņiem, ko uzskaita, tad ir zināms tas, ka gada laikā nepilngadīgām personām ar tātad atzīmētu
tā kā nāves cēloni, kā paškaitējums, kā nāves cēlonis, tādi gada laikā varbūt ir 2-3 Latvijā, kas ir nepilngadīgi. Joprojām šis skaitlis tomēr ir ļoti liels, jo tur vajadzētu nebūt nevienam, vai ne? Un domājot jau tādā plašākā skatā, ko mēs varam darīt ne tikai mājās, skolā un draugu lokā, ko mēs iepriekš runājam, bet ko mums vajadzētu varbūt mainīt sabiedrībā, sistēmā kā tādā, lai mēs izvairītos gan no pabeigtām pašnāvībām, gan no pašnāvību mēģinājumiem, gan no paškaitējuma un daudzām citām psihiskām problēmām, ar kurām saskaras jaunieši Latvijā. Man liekas, pirmais, ko mēs iepriekš minējām, ir mazināt to stigmu. Jo, ja man šis liekas kā pilnīgi normāla lieta aiziet pie psihiatra, tad es visticamāk vai pie psihologa es to darīšu. Jo priekš manis tā ir norma sabiedrībā tiešām runāt, mazināt tos stereotipus par to, kas tas ir, kas tas nav, un būt pieņemošākiem. Jo, ja es salīdzinu kaut kādu savu draugu grupu ar jauniešiem, ja es dzirdētu starp savu vecumu cilvēkiem, par psihiatru. Es tak neiešu pieteikties. Un vēl manas māmas vecumā pie psihiatra, ar man tak nerunās viss ciems. Nonāks reģistrā. Nonāks reģistrā, nevarēs tiesības dabūt, ko es ar darbu nebūšu. Tad jaunieši īstenībā, viņi ir daudz gatavāki par to runāt un saņemt nekā iepriekšējās paaudzes. Un es teiktu, ka sabiedrībai kopumā arī, šis ieraksts un kāpēc šis notiek, ir tāpēc, ka mēs gribam mazināt to stigmu, ko nozīmē vispār saņemt mentālas veselības palīdzību, pakalpojumu, ko nozīmē psihiatriskā ārstēšana. Un tikai runājot par to un redzot, ka tas nemaz nav tik, kā bija senos laikos, ka tev mocīja, jo psihiatrija tā sākās kaut kādā ziņā, ka tas mainās. Un man liekas, ka vienkārši turpināt iet uz tādu pieņemošāku sabiedrību. Man liekas, ļoti vērtīgi ir arī citu profesiju specialitāšu ārstu un dažādu citu palīdzošo profesiju izglītošana. Tas ir arī droši vien mūsu centra lielais iegums, ka mēs esam lielās bērnu kliniskās universitātes slimnīcas telpās un teritorijā, un mēs konsultējam arī citu nodeļu pacientus. Ja viņi konsultē mūs, mēs konsultējam viņus, mēs cenšamies, man liekas, kolēģi viens otru izmantot, jo tieši tā, kas ir pirmais, kas ienāk, vai kāda ir sajūta izdzirdot vārdu paškāvība vai paškaitējums? Bailes, saraušanās, tāda izvairīšanās, arī ārstiem, arī psihologiem, es domāju, jo man liekas, jo speciālisti būs vairāk atvērtāki par to runāt, tad arī pacientam būs iespēja varbūt, tiešām tam endokrinologam izstāstīt, par to, ka īstenībā, viņš no savu cukuru diabēta ir ļoti noguris, viņš jūtas depresīvs un viņš īstenībā gribētu, sev kaut kā darīt pārī, es tur redzu tā kā ļoti lielu tādu pievienoto vērtību, jo ir sabiedrība tieši tā skolas vecāki un sabiedrība kā tāda, bet es ļoti vēlos arī kolēģus, aicināt, nebaidīties un pie mums vērsties un konsultēties. Mēs parasti esam draudzīgi. Kompleksai problēmai kompleksa risinājumi, bet jūs sakāt, ka jūs esat draudzīgi, un es varu apliecināt šeit sēžot, ka tāda sajūta patiešām ir. Paldies jums, dāmas, par tik tādu plašo ieskatu visā šajā procesā no sākuma līdz noslēgumam. Paldies arī jums, ka jūs klausījāties raidierakstu Vesela pasaule, un ja gadījumā jums interesē vairāk uzzināt par šo un citām tēmām, kas ir saistīts ar bērnu un jauniešu veselību, tad noteikti to varat meklēt Bērnu slimnīcas portālā veselapasaule.lv. Paldies jums, visu labu!